kailcirt vai mūžīgais mežs. Sveiki! Tagad Graudulas mežs un vide. Ir tāds retorisks jautājums, ko darīt ar mežu, ka viņš uz papīra sasniedz ciršanas vecumu. Šajā gadījumā šitā ir bērza audze, kurai ir 70 gadi. Viņa būtībā cērtam kailcirtē. Tajā viņā ieskatās tās audzes struktūrā. Te ir pietiekoši daudz arī otrā stāva koki. Konkrēti šajā gadījumā tās ir eglis, te ir ļoti labi egļu paaugi. Un būtībā tas ir nākotnes mežs, kurš jau kaut kāds pārdesmit gadus ir audzis. Egļu skaits būtībā gandrīz pietiek normālām skaitam. Tad pa vidu vēl tāpat atstāt arī kādu daļu no lielākiem bērziem, kas sagaidīs to nākošo reizi. Un ir kaut kādas mazās eglis. To egļu veselīgumu var vienkārši paskatīties uz viņu galotnēm, ja tur kādi 10-15 centimetri viņi te ir apēnojumā pieauguši, tāpēc tām eglēm var redzēt, tas nozīmē iedos viņām gaismu. Pieaugums tikai uzlabosies un arī tā kā viņām nav viņas nav pilnā gaismā saglabāt ar kaut kādu bērstu pa vidu, tad viņas arī neapdegs saulē. Vēl viena svarīga lieta, kas veicot cirsmas ir svarīgi, ir tas saglabāt tās mežaudzes stabilitāti. Un tad būtībā viss šī te, kas ir pret atklāto ainavu, tā daļa vispār netap cirsta, lai vējš nevarētu iepūst iekšā mežā un gāzt ārā kādas kokus. Un būtībā tā audze joprojām ir stabila un arī saglabājās tās meža vide un meža mikroklimats, kas kokiem būtībā ir ļoti svarīgi. Tāpat šajā audzē tap saglabāts arī vecās apses, kaut kāda daļa no viņām, jo te ir ļoti skaists liels apšu pudurs, tur ir gan atstāja vairākas apses, gan kā pudros, gan kā atsevišķos kokus. Tie ir svarīgi ekoloģiskie koki, dabas daudzveidībai. Tur kaut kādi veidojās dobumi, dzīvo dzeņveidīgie koki un jārēķinās, ka bieži vien tās apses ir trupējušas un tad būtībā viņām ir malkas vērtība un tad tāda no racionālā viedokļa viņas ir labāk atstāt vienkārši dabai, nevis mēģināt tur iegūt kādu dārgu malku. Un ieskatoties šīs audzes struktūrā, te ir vēl ļoti labi vietām nāk iekšā platlapi koki. Te var redzēt, šī ir kļaviņa, ozols, kļaviņa, vēl viens ozols, vēl viena kļaviņa un kļaviņa. Te vietām ir tādi dabiski lapu koku puduri, kas būtībā būs nākošā, ja tā varētu teikt, koksnes raža pēc eglis. Viņi noteikti, tā egla varbūt viņa pāraugs, viņa aug lapkoku nevienmēr tik ātri. Bet būtībā tas viens no mūžīgā meža principiem, ka visu laiku saglabāt vairāku paudžu kokus, un tad meža īpašniekam ir iespēja visu laiku gūt ienākumu no meža. Un tāda izskatās tāda izlases cirta pieaugušā mežā, saglabāt pietiekoši koku skaits, un droši vien, kad pēc kādiem gadiem 5 te atkal varēs iegūt nākošo koksni, noteikti kaut kādu varēs izņemt ārā kādu daļu no tiem lielajiem bērziem, kur jau būs izauguši pietiekoši resni. Tātad daudz gaismas varēs pieņemties spēkā. Un kaut kas arī tās vietas, kurās tagad neko necirt, varēs zāģēt, jo tā zāģēšanas doma ir to cirsmu veidot tādu neviendabīgu, lai atdarinātu dabiskos traucējumus, ka būtībā kaut kādi koki dabiski izkrīt, bet viņi nenotiek vienlaicīgi visā mežā, bet tas ir kaut kādos laukumos. Un te var ļoti labi redzēt, te ir tās laukums, kur ir koki atstāti bišķiņ retāk, viņi tur dabiski bija retāk, un ir kaut kāda pudura, kur viss tas mežs ir biezāk, te arī vairāk labāk egļu paaugi, un te egļu paaugi ļoti lieliski, tur tām, kas ir jau gaismā, tām pieaugums ir kaut kur pie pusmetra gadā, un tagad viņām būs arī daudz vairāk sānu gaismas, un tā viņas varēs riktīgi pieņemties resnumā. Tā, tas bija Agnes Graudulas tāds stāsts par kopšanas cirtu pieaugušā
mežā kādā veidā var meža īpašniekam nodrošināt pastāvīgus ienākumus, strādājot dabai tuvu mežsaimniecībai pēc mūžīgā meža principiem. Ja interesē kādas konsultācijas par meža kopšanu, ieaudzēšanu, cirsmu plānošanu, tad es labprāt tās sniedzu, arī nodarbojos ar meža apsaimniekošanu Kurzemē. Ja kādi jautājumi, droši zvaniet, jautājiet, labprāt palīdzēšu. Paldies, ka skatieties. Tiekās mežā.